Citi saka, ka melnie neesot forši. Es nezinu, man nav nekāda iebilduma. Es pat teiktu, man melnie patīk. Raivis Auksnis, Krona pārstāvis, un arī viņš saka, ka melniem nav nekāda vaina. Nu, melns jau ir klasika. Melns ir klasika, vai ne, jebkurā gadījumā. Un šoreiz mēs runāsim par melniem ripuļiem. Nu, vairāk kā pa melniem ne tikai diskiem, bet paši to gumiņu, kas ir tādi, nu, smuki, tādi spīdīgi, viegli spīdīgi matēt melna. Melna gumiņa. Jā. Black Tire. Made in Canada. Jā. Blatsk tīre, kā te stāv rakstīts. Bet tu izstāst latviski, tātad vasis das un kur to lietot? Melnā riepiņa. Melnā riepi. Jā, Riepiņa, melnā riepiņa. Respektīvi, ievelkam vēderu. Melno riepiņu. Un? Nu, nomazgājam mašīnu, nomazgājam riepas, kad nožūst, viņas paliek, nu, tādās riepu putekļa krāsā, nu, kā nu kuram viņas ir. Pelēks, jā. Un sapušot Black Tire, viņš paliek tāds smuki matēts, tāds jau tāds, nu, sākumā būs spīdīgs, pēc tam matēts un diezgan ilgi turās. Šis produkts diezgan ilgi notur to savu melnumu uz riepas. Kas ir vēl aktuāli, kad, ja ir ārējie moldingi, tad ārējā plasmas. Jā. Šis produkts neļauj viņai izkalst, izbalēt un arī saudzē viņu un atjauno viņas sākotnējo izskatu. Tātad moldingi, bumperi, melniem iztiek, ko nevar krāsot. Nu, tas viss. Jā, un viņi palikuši pēc ziemas ir īstenībā, nu, ar sālu sāēst, viņi ir tādi jau pabalējuši. Tātad kā riepas nekādas. Nu, jā, savā ziņā, jā. Tad šis produkts to reāli, nu, tātad to ārējo eksterieru atdzīvinās automašīnā. Jā, bet zini, jautājums ir, vai tas ir tikai smukumam, vai viņš vēl arī kaut kāda jēga no viņa ir jēga ārēji plasmasai viennozīmīgi, jo viņi neizkalst, neplaisā viņu. Nu, kā viņi ir arī ar kaut ko jābaro, ja savādāk pretējā gadījumā viņi, nu, pie kaut kāda viegla trieciena jums ātrāk saplīsīs. Šis produkts viņi baro. Nu, tieši tā, viņi paliek trausli. Šis produkts viņi, protams, baros, un vienā raidījumā dzirdēju. Jā? Jā, radio raidījumā dzirdēju. Tu klausies radio? Jā, labi. Un riepas gumijas, lai jums neplaisātu. Sapūštu Black Tire. Jā. Īpaši tas attiecās, piemēram, jums tur ir gumijai kaut kāds tur, cik bija gadi, 3 vai 4 tur drīkst. Un tas termiņš ir uz beigām. Jā. Nu, vārdu sakot, ja tu esi braucis 6. sezonu ar visu sezonas riepām, nenomainot, tad cerams, neesi braucis tā. Uzpūta šitu un uzreiz tā kā šodien nopirktis. Un laid uz tehnisko. Jā, un laid uz tehnisko, kur tu dabūsi divnieku un brauks mājās. Labi, tas man ļoti patīk. Tā kā ne tikai tas vizuālais skaistums, bet arī tāda, nu, tehniskā puse, sadzīviskā puse, kas paildzina dzīves mūžu. Tehniskā puse, tu man izstāsti, lūdzu, vai man te roku darbs arī jāpielieto? Man briesmīgi, protams, nepatīk. Nu, jā, ja jūs pūšat, produkts ir bezkrāsains, ja? Nekas traks nebūs, ja jūs nolaidīsiet uz metālu vai uz kaut kur, tas nekas nebūs, vienkārši būs taukains. Ja? Bet, nu, forši jau būtu, ja jūs uzlaižat uz kaut kādas lupatiņas un iesmērēt lupatiņu. Riepai, nu, kā rociņi strādā, ja es smukumāk trāpītu apkārt riepu, neuzpūšot uz disku, atkal viņš būs vienkārši eļļains, taukains, nekas traks, jā. Vienkārši pielips kaut kāds pielips putekļi, jā. Tad to var darīt bez roku kustībām, tikai nopūšot ar aerosolu. Aha. Jā. Pirms tam atkal baigi jāberž, jāmazgā ar birstēm, šampūniem, tas nu, vēlams, lai rieps, lai smuks un tīrs. Nu jau uz dubļiem virsū nevajag. Nu, bet kā jau mēs runājam, mēs jau mānamies. Nu visādi dzīvē gadās, vai ne? Jā. Visādi dzīvē gadās. Pats pašam kā patīk. Protams, klasiski standartā vajag nomazgāt. Jā, klasiski standartā. Jā. Bet mēs esam par neordināriem risinājumiem. Mēs par mārā ir plus 3 grādi. Mazgājiet pašu. Man ir jābrauc ar smuku riepu. Vai ne? Ciemā es nolaižu vienkārši ar aerosolu un braucu. Un brauc. Pēdējais jautājums, kur ta pie šitāda te Black Tire var tikt? Crown.lv internetu veikals atsūtīsim uz jūsu tuvāko Omniu. Un kastu arī var dabūt? Kastu arī var, man liekas, tur pat kastu varēja sūtīt, jā. Eiropaleti. Eiropaleti tad jau griezties pie mums. Crown.lv internetu veikals, Crown tirzniecības mūsu centriņos, apstrādes centros var iegādāties šo līdzekli. Lielākajos auto preču veikalos. Nu, vārdu sakot, Crown.lv, tur atradīsiet visu informāciju, kā pie šitā var tikt. Un, nu, lai tā būtu mums tāda kā pazīšanās zīme, ka īstie čaļi brauc ar melnām riepām.